Čau visiem! Šitā jāizskatās riepām pēc burnauta. Es atvainojos skatītājiem, kad burnautā man īsti nesanāca izdarīt to, ko es vēlējos, pa lielam no A līdz Z kārtīgi nokurināt, šitās te saulītes taisīt un tā tālāk, bet iepriekšējā kadrā jūs to redzējāt, uz ko ir spējīgs mans Volvo. Ties gan, ka laukums ir ar putekļiem grantu un vispārējo, bet actions bija, dūmi daudz un tā tālāk. Tā kā, jā, kaut kā man Pūrt Baltikā nesanāca to izdarīt, jo man iedalīja vietu kopā ar vēl vienu cilvēku, un tur bija astotnieks. Tā kā, es ceru, ka organizatori nākošais bišķi vairāk pa manim padomās un iedos man visu brīvu laukumu, un, kas saka, es varēšu izpriecāties no sirds un parādīt reāli, uz ko tā mašīna ir reāli spējīga. Tātad, par to pašu Volvo, kas ir sabūvēts, šogad pirmkārt viņš ir izturējis, un otrkārt ir sabūvēts, tas ir 2,5 litru benzīna dzinējs. Šī variantā gan viņš ir iet uz spirtu, un tas ir vecais labais 10 vārstu Audi, un barojās viņš ar kompresoru un turbo. Un īstenībā šoreiz tas setups, nevis šoreiz, bet īstenībā parasti sanāk diezgan labi, bet šoreiz, teiksim, benzīna variantā ir ļoti labi rezultāti. Ņūtoni tur ir ļoti ātri sākās, un tad pārslēdzās, teiksim, no kompresora uz turbīnu, un kompresors tiek atslēgts, un tur viss notiek. Tur augšās ir zirgi un viss pārējais. Un ciparziņā te ir precīzi, tā pa nulēm, 400 zirgi un 618 ņūtoni. Tā kā bišķi pa pedāli, un teiksim tā no kompresora, kā tu uzdod pa pedāli, tā no kompresora uzreiz nāk bārs iekšā, un tas uzreiz momentāli uzgriež šito te gultņu turbīnu. Šitais nav nekāds lētais gals, kas mums tas bija, pulsārs, jā. Ir arī antilāks, launch controls, tas ir priekš prikola, lai šaudās un tā tālāk, bet idejiski reāli to antilāku te nafig nevajag, tas ir it's for the show. Kā jau katru gadu dzinējs ir mainījies, iepriekš bija dīzeļi, arī bija kaut kad vienreiz tas benzīna setups, bet nebija tik veiksmīgs. Šitam ir jauda, ir ņūtoni, un viņš arī reāli iet, un galvenais, ka viņam ir skaņa, 5 cilindra skaņa. Tas, es domāju, visiem tiem, kam tie vecie Audi 10 vārsti zina, kas tas pa motoru ir un kas tā pa skaņu. Es domāju, ka šitais visiem patiks. Tā kā, ko, burnauts ir noslēdzies, kauss man ir rokā, un, neko, es esmu priecīgs. Un tā kā tiekamies nākošā video, kur es jau stāstīšu par to nabaga auto, Audi, kas ar viņu ir noticies, kāpēc viņš ir šitādā stāvoklī un kas notiksies ar viņu tālāk. Tā kā tiekamies nākamā video un čau visiem!